Un man ir aizdomas, ka mums vajadzētu kādus cilvēkus, kas kaut ko pasaka. Mazliet viņi iesilda, ja? Jā, Tos mazliet iesilda un pastāv iespējas, ka aptuveni 3% no jums tas aizkustinās. Tā ļoti emocionāls runātājs. Un tādēļ, mīļie draugi, es aicināšu jūs ar vētrainiem aplausiem šeit tagad uz skatuves sagaidīt Latvijas Republikas ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Labdien, jaunieši! Prieks būt šeit, jo īpaši šodien izvēloties, kad man izteica šo aicinājumu šodien šeit braukt, es uzreiz piekrītu, jo es sapratu to, ka man būs iespēja uzrunāt to mūsu Latvijas sabiedrības daļu, kura būs tā, kas rūpēsies par mūsu nākotni, jo tieši jūsu rokās un tieši jūs būsiet tie, kas veidos mūsu nākotnes ekonomiku, kas būs tie jaunie eksportētāji, kas būs tie jaunie uzņēmēji, kas būs tie, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē. Jo tieši no jums, no šādām te pirmajām idejām arī sākās lielās idejas. Un dodoties šo konferenci, protams, pirmais jau, kas man iepatikās uzreiz un vislabāk, ir arī šis moto – uzdrīksties uzvarēt. Jo ik katra ideja un ik katra uzņēmējdarbība sākās pašā sākumā tieši ar to, ka cilvēki uzdrīkstās. Un uzņēmējam, arī es pats esmu bijis uzņēmējs, un ja es paskatos, man laikam uzņēmējdarbība sākās līdzīgi kā jums, sākot jau pirmās idejas pamatskolā, vidusskolā jau viss notika. Un pati galvenā ideja, un vērtība ikvienam uzņēmējam, un kas ir ikvienam no jums, arī ir pateikta šajā moto, un tas ir uzdrīkstēšanās. Vislielākā uzņēmēja vērtība ir vēlme darboties uzņēmējdarbībā, un to nevienam nevar atņemt. Un ja jums tā ir, tas jau ir galvenais aktīvs tālākajai izaugsmē. Un ja jums ir vēl vēlme uzvarēt vienam vai kopā ar citiem kolēģiem, tā ir nākamā panākuma atslēga, kas dod pamatu veiksmīgai tālākai attīstībai. Un ja jums vēl ir trešā sadaļa, kas ir šī pasākuma viena no galvenajām būtībām, vēlme un nebaidīšanās vaicāt pēc padoma mentoram, vaicāt pēc padoma skolotājiem, kolēģiem, citam klases biedram vai skolas biedram, tā ir nākamā veiksmes atslēga. Nekautrēties prasīt ministrijai, prasīt ekonomikas ministram, prasīt LIJā pārstāvjiem pēc padoma. Visas šīs lietas saliekot kopā veidojās nākotnes uzņēmēji, veidosies arī jūsu tālākā attīstība un ceļš uz nākamajām veiksmes virsotnēm. Sveicu jūs visus šeit, lai jums visiem ir šodien radoša diena, nekautrējieties, tīklojieties. Es ticu, ka šodien šajā zālē sēž ne tikai viens, bet vairāk nākotnes Latvijas vienredži, kas nesīs mūsu vārdu pasaulē. Un tas, ka jūs šeit esat šodien tik kuplā skaitā un vēl tikpat daudz, kas šodien nespēja šeit būt klāt, dod pārliecību mums, ka Latvijas izaugsme ir uz pareizā ceļa un mūsu izaugsme ir drošās rokās. Paldies jums par to! Paldies! Paldies ministra kungam par iedvesmas vārdiem!